Čau, draugi rakara sekotāji. Atkal agrais rīts, 5:30, Spānija, Pludmala. Šoreiz jaunākais rakars arī līdzi. Pasaka čau visiem. Čau visiem. Gaidam liftu. Devu uz 2. Ap 2 devu uz 2. Mēs blieži uz jūriņu, raka dārgums. Nezinu, kā būs. Nezinu, kā mums būs šoreiz. Spiež. Kā ies, bet mēģinās filmēt, tā kā būs gaišs. No sākuma pat tums mēs nepafilmēsies. Tev var redzēt. Tu vēl guļ? Viņš vēl guļ. Jā, ko tu kā runāt? Ejam rokam. Karsts jau. Pie jūriņa būs bišķi vējiši, tev būs super. Un mēģinās trakt Ēriks un varbūt kādu smukumu pacels. Jā, ejam rokam gāru. Rekuja mašīna, kas noiet pa priekš mums. Redz, cik smuki uzstājas Pludmalī. Sāklāts viss korķīšs un viss zelta gredzentiņš. Man viens gredzens ir, viens krustiņš. Puikam ir kapeiks. Bet to parādīs vēlāk, jo vēl ir tumšs. Vēl kādu pusstundiņu. Un tur būs saulīt augšā. Te varēs ātri uzmest acis, ko es atradu. Par šito mazo brītiņu. Nu, tā beidzot gaišāks, ja var parādīt, ko sarāk. Pagaidzi, te cauri redz. Mans korķiem. Pilze korķiem. Viens sidas korķis sidas, un ne? Jā. Skaties, viņam ir tāda adatina apakšā skanēja uz 96, jā. Mani kapiķi, korķi arī, bet reku, es domāju, ka gredzens, paskaties. Tas ir gredzens, vai nav? Riņķis tāds ir, pa tums neredzēja. Kapiķi arī, eirocenti. Kaut kas ir, tev eirocenti ir? Jā, eirocenti, eiro vēl neviens nav. Eirocenti, bet reku ir smukākais krustišs. Reku, pagad tā, šitā. Smukākais krustišs, ko pat tums pacēla. Jāiet tur ap... te ir forši, bet šitie vecie, šitie nav svaigi, tie ir svaigi. 40, 50 un eiro viens. Super. Šis jau ir sudrabišs, te ir sudraba provē jābūt. Pusotra eiro. Šito es nezinu. Tāds. Ot tā, labi. Pusotra eiro. Ejam apakaļ, jā, tur bija foršāk, tur tā vieta tāds līcīts, tur visi šitie labumi nāca. Nu jau ir gaišs, nu jau varēs pafilmēt. Ir kaut ko pateikt rakariem, bet tāds. Žāvajās, blin. Ot tā ir atceļ, jāroki. Aiztais kabat ciet, lai korķis nepazaudē. Ejam apakaļ pa augšu, pēc tam mēs ieslējam pie ūdeni tur. Tur tas viens līcis, kur nav jāmaksā, kur tie vieties sēž, tur arī viss labumi krīt. Labi. Šitai baigā zāli saskalot. Es te pastaigāju te tā kā pa putru. Ejam. Tikko kaut kas foršs šitā bļauj, nu var uzfilmēt, jā? Jā. Kā jābļauj? Ej! Jo, vēl pareizi. 82. Ir kausā. Te ātri jārok pie to ūdeni. Parok, pamet malā, ir nav. Un mums ir 10 eirocenti. 63, tāds lēkai. Ir kausā. Kas tas mums ir? Un tas mums ir, kā jau vienmēr, 63, 62, 65 pat. Tradicionālais. Punģiņai lipiņi. Tā, šitā puiks saka, ir labais signāls, tur būs eiro. Kā? Ir? Jā. Viens detektori. Kā es teicu slapini? Tā vai, ej ātri klāt. Kratītais. Tu ir kratītais. Jā. Tu ber ārā un tā kāja pasper. Parā? Kur ir? Un kas tur ir? Eirocenti. Eirocenti, super. 10. Es teicu, te viņi pat augšu saskalot. Šitā var atrast arī kādu medaļoniņu. Še, ņem ciet.
Ejam tālāk. Tepat virsējais. Bet skanē pēc rūsas. Jo te kaut kas ir norūsējis. Tā ir bijusi kaut kāda roksrādze. Bižutērija. Labi, liekam iekšā. Tepat pa virssaku mētējās. Kāpēc nav no zelta? Hei. Direktori, tu roc. Ja ir kaut kas labs, tad bļauj. 82. 82, tepat uz kantīt. Es jau tepat tums staigāju augšā lejā. Bet mēs iet apakaļ. Juniors grib mājās, pietiek viņam. Izcēla. Kaut kas maziņš būs. Juniors iet mājās lēnam. Viņam tie agri rīt nepatīk. Un te aka kaut kāds bleķīts. 83. Izcēlam. Ir kausā, redzēja, kā paķēra. Tā viņi te peldās. Un mums ir 20 eiro centi. Reku peldēja projām visu laiku. Bet es noķēru uz spoli. Paskatās. Aizķēra spoli, re. Jā, bijusi roksprādzīt kādam bērnam. Atkal jautājums Gunčam. Re kāda bruņrapučiši. Atkal jautājums Gunčam. Gunčā, davai buries. Visāds roksprādzis ir, bet kur ir zelts? Zeltu vajag, zeltu. 84. Ir uz pirmo. Tepat pa virsi peldējis. Akal būs kapiks noteikti. Ajā. Kas mums ir tur? Redzēji, ko? Amerikāns, kas tas ir? Tāds kapiks man vēl nav trāpījies. Labi skanēja. Šitais labi skanēja. Labais. Kas šitas ir? Ne cent. 1 cents. Bet kaut kāds interesantais. Ar kaut kādu veids virsū. Te tāds bāriši uznāc augšā. Un man augstais tonīts. Augstais tonīts. Un hejā, 20 eiro centi. Šitais nav bijis šī pusē vēl. Te būs jāpastaigā. Traktors man tīri to pludmali. Bet viņš kaut kādu virsējo kārt, jo 10 centi dziļumā buņģiņa bija palikusi. Tā viņš te mauc. Super. Labi, pastaigās te, jo tur ūdens močiem brauca. Vēl te bāriši, te noteikti haģački izkritus. Reku vēl viens signāls, kamēr runājums. Paņēma kausā. Jā, es jau teicu. 50 eiro centi. Ņemam ciet. Atkal viens desmitnieks. Ilgi stāvēja. Te reku vēl kā detektoriem konkurenti. Arī pastaigājas. Tā kā es nav vienīgais trakais šodien te pludmalē. Vakar bija vairāk. Dārgumu meklētāji. Šī kausā un mums ten ir, redzi, 10 eiro centi. Jā, eiro centi. Money. Money. Huh? Money is money. Money is money. Anything. Yesterday 17 euro. 70 or 17? 70. 1, 2. No. 17. 17. Again gold chain. And gold. The water. Tev jackpot. Parunājās tie saimnieki, tad šķalīts atnāca. Viņš teica, zeltam baigāt cēni. Es teicu, vakar zelta ķēdi atrad, parādīja Eiriks. Un 87 mums, draugi. Stabils 87. Tepat ir toalet blakus, re? To, ko nav ņēmis līdz toaletē, to ir pakāds šitē. Ir kausā.
Ir, un kas mums ir? Un mums ir to, ko vajadzēja ņemt līdz uz toaletu. Kaut kāds šeiba. Labi. Bet tas bija labs signāls, rītīgi labs. Mans jau domāju, nu būs auskars. Un šeit tev makšķerniekam griezulīts. Hehe. Varēja būt auskars. Redzēju, paņēma viņš tā un gatavs. Kausiņā iekšā. Tik pie šķiltavam. Jā. Gāzi ir vēl iekšā. Noteikti, ka ir zaļš šķiltavs. Tos pīps, ko viņi te metas. Es viņus neņemu vairs. Vakar viņi man sāka karsēties un silti. Dabūju salauzt likt ūdeni, lai neaizdegās viesnīca. Tāpēc uz musariem nes tās baterijas tās te. Bet viņas arī labi skan. Pienāca tepat pie dušiņām. Un atkal. Bet šis ilgi man gaidīs. Īsma pirmais vieninieks šodien. Pirmais 1 eiro. Tā man tie dzeltenie tikai. Un kas tur ir? Un atkal kapits. Atkal ilgi man gaidīs. Redzēju, ko. Nu, tad šito beigs nošķi šodienas racieni. Te patī viesnīca. Bet es staigā šitā čučučuč. Un man tās skrūvas skan dobi. Un tad ir tik asais signāls. Un te pat bija. Es parākās apakšā. Un mums ir atkal 1,20 eiro centi. Redzēji? Es iet pa šitiem. Es reiz jūtu, ka ir augstais tonīts. Un neko. Parokās apakšā. Un viss ir kārtībā. Es vēl dienu divnieku tāpat atradu tur uz priekšu. Iekrīt te spraugam un netiek klāt. Ar devus ņem. Starp tam skrūvēm tas skrūvs pavisam savādāk. Tas ir Niržaveiks skrūvs. Viņš dobs skan. Airiks skan daudz spalkāk. Nu tur es nepalīdīs apakšā. Nu tā. Nu. Šito arī jābeidz nost un jābrauc mājās. Jāiet mājās. Pietiek šodien. Nu ko, draugi? Mans jāka mājās. Puika atnāca bišķi ātrāk mājās. Viņš netur līdz. Visu dienu staigāt. Visāds atrakcijas. Turisms. Kā arī vēl rakšana agri no rīta. Bet es parāk atkal no 6 līdz 10. Un kaut ko jau sarāk. Te jūs redzat atkal pilns ar lūžņiem. Korķīši, nu viņas es roru, viņi jāroka. Citreiz viņas skan tā kā ritīgākais rokamais. Bleķi, tie krāsainie signāli, tie jāroka. Šitie te klipši, viņas sākot no 50, 49, 50 līdz 67, draugi. Viņas skan, un viss tas diapazons, ID var būt zelts. Es jau tā jau daudz laidu garām, bet, kā itāji. Tā, makšķernieks eiro man bija 8,6 eirika. Daži tādi beigti, tie būs jānotumblē. Daži tādi kirdīgi, kā saka, vecie, bet pārējie tādi diezgan svaigi. Tad izlīt divus, kāpēc viņš šitāds. Vienu kaut kāds šitas amerikāņu, cents kaut kāds. Un cent, šitā jā. Un cent. Un tad šitāds baigi dobi skan bija. Nezinu, kas šitas ir bijis, kaut kāds interesants kapits bijis, bet nestādas priekšā. No eirika centi tie nav, desmitnieks ir lielāks. Tā, un tad kaut ko jau tādu no smukumiem izraka. Šitais, draugi, ir gredzentiši. Es visu laiku domāju šeib, bet tas ir gredzentiši, jo reku viņam, kur ir kaut kur te lodēts kopā, redz. Un, ja tā ieskatās, tas sānos kaut kas ir rakstīts. Vai tas ir raksts kaut kāds, vai tas ir iesists tāds. Ja man liekas, ka reku tā kā kaut kāda burti ir. Redz, ka kaut kas rakstīts ir sānos, tā kā kaut kas iespiests, kaut kāda varbūt buram vārdi. Bet
Kur palika? Kur pie mums arī iekrīt, jā? Kur palika? Nu, kur ir, draugi? Tā, sākās, jāsameklē vispirms. Reku. Bet viss ir tīrākais sudrabs. Tieši tā kā sudrabs skanēja, arī sudraba arī krāsa izskatās, viņa kā uzpulēs, viņš spīdēs tā kā buļļam pauti. Un tad šitāds smukuls, draugi. Paskatās, kāds smuks krustīšs, kāds pat cilp. Tas pat tums bija, tas bija viens no pirmiem atradumiem. Un nevarēja uzfilmēt jums rītīgi. Bet smukulīts, re? Un te es domāju, ka kāds bižuks, bet nē, draugi, jūs apskatās tā. Šitai ten. Tā. Šitai ir provīts iekšā. Te viss ir tā kā pēc grāmata. Nu, zelts nav, nezinu. Varbūt kaut kur ir, varbūt aizgāju šoreiz garām. Rītdien vēl ir diena. Rīt vēl būs tas viens no... šito ten brīvdienu pēdējais raciens. Es pieliks antenu. Es līdīs bišķi dziļāk ūdenī, bet līdz displejam dziļi, ne? Pamēģinās tur, varbūt, ka tur tais akmentiņos čing, kaut kas stāv un gaidmā. Nu tā, bišķi bija nogurs, zikai pa dienu jāskrien un tad tas, bet jādomā pilnu programmu, kā nekā hobijs. Aizbrauks mājām, pēc tam domāt, ka vajadzēja ielīdzi, ka tad mums bija gāzi, uzsāk beigas, pievāk jostu, iepirkt iekšā ipumetīnu un to virsau. Vat tā. Labi, draugi, rakar, liekšam mīkšīšu uz augšu, rakstam komentārus, padalāmies ar video, tie, kas nav piesekojuši. Un tālāk jau būs tikai vienīgi interesantāk. Patiekamies jau nākošajā video.